Lielās pasaules organizācijas un kustības parasti ir sākušās ar kāda vīra sirdi. Un arī šeit Jelgavas baptistu draudze sākās ar kādu vīru no Leišiem, no Lietuvas, kurš meklēja baptistus, meklēja baptistu kustību. Un tas viņa pirmais meklējums tā īsti nemaz neizdevās. Tad kāds audējs, vēveris Jānis Jansons no Vircavas muižzemnieku mājām bija ļoti nolēmis atrast baptistus un uzzināt ko vairāk par šo ticību. Un tā viņš devās un atrada Rīgā šo ticīgo kopienu baptistus. Viņš piedzīvoja pestīšanu, grēku nožēlu un 1874. gadā viņu kristīja. Un ar šo vīru iesākās Jelgavas baptistu draudze. Kaut gan paši pirmsākumi nenotika Jelgavā, bet tieši Vircavā. Cauri šim laikmetam 150 gadiem Jelgavas baptistu draudzē ir bijuši 27 mācītāji, es esmu 28. Un šeit ir bijusi vide, kur cilvēku dzīves mainās. Un mums arī draudzē ir savs sauklis, ka draudze ir vide, kur mana un tava dzīve mainās. Nāc un piedzīvo to. Tā ir ļoti svarīga manas būtības šķautne, jo es sev apzinos kā Dieva darbu Kristu Jēzu, kas ir iepriekš sagatavots labiem darbiem. Būt Dieva bērnam man nozīmē to, ka es piedaru Dieva ģimenei. Tas man nozīmē to, ka man ir Tēvs debesīs, kurš par mani rūpējās, un ka es nevaru neko izdarīt, kas nopelnītu man vairāk vai mazāk mīlestības no viņa. Ka man ir tēvs, kurš vienmēr ir man pieejams, un es pie viņa vienmēr varu atgriezties. Būt Dieva bērnam man nozīmē apzināties tās privilēģijas, kas man ir piešķirtas šajā pasaulē. Tas ir tik neizskaidrojami, ka pats visuma radītājs vēlas būt ar mani un iemiesot manī, kurš ir radījis debesis un zemi un mani pašu. Un tas man dod mieru, kad es piedaru kādam, kas ir radījis visu, kas man ir apkārt. Būt Dieva bērnam man nozīmē visu, kas šajā dzīvē ir svarīgs. Būt šajā cilvēku ģimenē, kur visi kopā mēs varam saņemt Dieva mīlestību un piedzīvot to, kā Dievs darbojas ar cilvēkiem. Kad es varu sevi gan īstenot kā Dieva bērns ar kalpošanu, gan arī pieaugt. Jo es zinu, ka viens pats es nevarētu būt tas, kas esmu šodien. Draudze man ne tikai devusi daudz draugus un sajūtu kā ģimenē, bet arī devusi iespēju izpausties savos talantos, attīstīt tos, un tā ir tiešām bijusi ļoti liela svētība un platforma, kuras varu augt un izpausties. Būt Dieva ģimenē un tad izkopt šīs attiecības, gan mācīties mīlēt, gan aizliegt sevi, gan saņemt to mīlestību un rūpes no citiem. Draudze ir tās mājas, kurās es varu sastapt savu tēvu, kurās es viņu esmu atradis un iepazinis. Un es turpinu šeit nākt, tāpēc, ka man viņu vajag. Daudz draugi, jo draudze man ir daudz draugi, ar kuriem es varu būt kopā domās un darbos, un ne tikai kādos pienākumos vai dievkalpojumos, bet ikdienas dzīvē, tur, kur ir grūti un tur, kur ir viegli. Piederība draudzei ir tas, lai es varētu kopt savu identitāti Kristū. Es esmu viena no dzīviem akmeņiem, no kā draudze ir veidota, un es domāju, ka katrs viens šeit ir nozīmīgs. Tikai tā mēs varam sasniegt mērķi, kādēļ Dievs mūs ir radījis. Kopības sajūtu, mājas sajūtu, drošību. Lai mēs cilvēki, kuri veidojam šo draudzi, lai mēs atrodam un meklējam tās savas skabardziņas, lai mēs uz tām skatāmies. Un nevis tiesājam viens otru par tiem baļķiem, kuri mums ir katram, bet lai mēs tiekam galā ar savām skabardziņām un dedzinām viņas. Draudzē 150. gada dienā es novēlu būt vienotiem Kristū, turpināt pieaugt garīgi kopā, un es novēlu vienlīdzīgu demogrāfiju, ka mums ir daudz jauniešu, daudz vidējās paudzes pārstāvju un daudz pensionāru. Joprojām dzīva un aktīva līdz Jēzus atnākšanai.
ka mēs katrs varam tuvoties Dievam un tādā veidā arī viens otram tuvāk. Un tad parādīt arī pasaulē, cik ļoti viņš ir brīnišķīgs un cik ļoti viņš var parūpēties par viņiem tāpat kā rūpējas par mums. Es novēlu turpināt būt par mājām, kur cilvēki var atrast Dievu un piedzīvot viņa mīlestību. Arvien vairāk un ciešāk lūkoties uz Kristu, tuvoties viņam un būt ļoti, ļoti vienotai, lai visi mēs kopā varētu pagodināt Kristu un izpildīt to mērķi, kādēļ mēs vispār šeit esam Jelgavā. Vārdi, kas ir atrodami vēstulē romiešiem 12. nodaļā, 1. pants, ka visas kalpošanas pamatā, visas kristīgās dzīves pamatā ir sevis nodošana Dievam, un tā, lai ir mūsu patiesā kalpošana. To, kas mums ir, un nesamākslot, bet dot to sirdi, kāda viņi ir. Ik viens, kas ienāk mūsu draudzē, šeit saņemtu atbalstu, palīdzību, stiprinājumu. Draudzēs novēl piedzīvot ikdienas Dieva mīlestību, Kristu dziedināšanas spēku un svētā gara spēku. Es noteikti novēlu atrast tādu vietu kā liela ģimene, liela saime, kur vieno ticība Tēvam, Dēlam, Svētajam garam. Un ja gadījumā ir tā, ka tu esi par to domājis un tu nezini, kuru draudzi, jeb kur to vietu izvēlēties, laipni lūgts uz Jelgavas Baptistu draudzi. Mēs tev pieņemsim, mēs tev gaidīsim.